Sveicināti Jēzus Kristus vārdā šajā pūpolsvētdienā. Un šodien gan pateiksimies Dievam, gan dzirdēsim kādas slavas dziesmas, gan arī baudīsim visi svēto vakarēdienu. Es ceru, ka jūs visi esat sagatavojuši maizīti un sulu vai vīnu, lai varētu mēs šodien baudīt kopā svēto vakarēdienu, atcerēties, ko Kristus mūsu dēļ ir darījis, nomiris un augšām cēlies. Šis ir tāds īpašs laiks mums visiem. Un tāpēc, pirms mēs turpinām, mēs pateiksimies, aizlūksim, nolieksim savus galvas lūkšanā. Tēvs, mēs esam pateicīgi par šo īpašo pūpolsvētdienu, ja palmu svētdienu, kad tu esi iejājis Jeruzalemē tos 2000 gadus atpakaļ, piepildījis visus pravietojumus, kurus pravietoja par tevi kā mesiju, kā ķēniņu, bet savādāk ķēniņu, nekā pašu mācekļi, cilvēki Jūdā, jeb Jeruzalemē, Izrēlā gaidīja. Tēvs, mēs esam pateicīgi šodien, ka tu esi pazemīgi nācis, lai mūs glābtu un iedrošinātu. Lūdzamies arī šodien par šo situāciju, par šo pandēmiju. Tēvs, lūdzamies, ka tu pieskaries ikvienam, dodot tavu uzmanību, gudrību, tai pašā laikā noņem šo bailības garu un dot šo drošības sajūtu, mieru. Un Tēvs, mēs esam pateicīgi, ka tu šodien nāc mūsu vidū, esi mūsu vidū, neatkarīgi, ka katrs mēs atrodamies savā vietiņā. Lūdzamies, ka tu šodien mūs uzrunā, stiprini un vadi. Āmen. Mēģiniet sagatavot savas bībeles, lai tās jūsu priekšā ir, jo sākotnēji mēs izlasīsim palmu svētdienai, ja pūpolsvētdienai
šīs attiecīgās raksturvietas, un viena no tām būs evaņģēlijā Mateja evaņģēlijā 21. nodaļā, un vēlāk mēs apskatīsim vēl Jāņa evaņģēliju 12. nodaļu. Bet tagad Mateja evaņģēlijas 21. nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Un kad tie tuvojās Jeruzalemei un nāca pie Betfagas, Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja 2 no saviem mācekļiem un tiem sacīja: ejiet uz ciemu, kas jūsu priekšā, un tūdaļ jūs atradīsiet ēzeļa māti, piesiet un pie tās kumeļa, atraisiet tos un vediet pie manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet tam kungam to vajaga. Tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos praviešu sludinātais vārds. Sakiet Ciānas meitai: redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļu un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļu. Mācekļi nogāja un darīja tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis. Atved ēzeļa mātu un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa, bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ, kliedza un sauca: Ozianna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā. Ozianna, visaugstākās debesīs. Ja mēs skatāmies uz tiem vēsturiskiem notikumiem, kad Jēzus iejāja Jeruzalemē, kad cilvēki šīs palmas cirta un nolika Jēzum priekšā, tā tas iegāja šis nosaukums palmu svētdiena. Mums Latvijā palmas nav, tāpēc pūpoles svētdiena. Bet domājot par šiem vēstures notikumiem, Jēzus iejāja pilsētā, kur Dievs senatnē lika celt templi savam godam. Pilsētā, kur stāv viņa tautas ķēniņa pils, un toreiz šie jūdu lieldienas svētki ir tuvu, tāpat kā mēs jau pēc nedēļas svinēsim Kristus augšām celšanos svētkus. Bet toreiz ne mācekļi, ne cilvēki, kas tādā sajūsmā sagaida un sauc šos īpašos vārdus Ozianna, Dāvida dēlam, nemaz nenojauš, ka pēc mirkļa tie, kas viņu tur slavē un cildina, jau sacīs sit viņu krustam. Pilsēta ir pārpildīta ar cilvēkiem, kā gan ne. Katram ebreju vīrietim taču bija uzdots šajos svētkos pienest upuru Dievam, upurēt jēru par saviem un savas ģimenes grēkiem. Un, ja mēs tā skatāmies uz to vēsturisko situāciju, tad cilvēciski, kā jau mācekļi droši vien arī bija domājuši, Jēzum bija visas iespējas izmantot to situāciju, lai iejātu zirga mugurā un ielaustos pilsētā, ja mēs tā sacītu, pārņemtu politisko varu savās rokās. Un laiku pa laikam, ja mēs tā atskatāmies pasaules vēsturē, reliģiskie līderi tā ir rīkojušies. Piemēram, Muhameds 630. gadā organizēja un vadīja Mekas ieņemšanu ar karaspēku palīdzību. Un viņš ne tikai pievērsa lielu uzmanību politiskās dzīves organizēšanai, bet bija arī pārliecināts, ka tie, kas netic Allaham, jāpiespiež ticēt ar vārdu. Kaut ko līdzīgu mēs Jēzus kalpošanas sākumā redzējām, kad velns ierosināja, piedāvājot Jēzum iegūt no viņa pasaules kundzību, kuras priekšā drebētu visas tautas. Vēlāk arī paši jūdi mēģināja ar varu celt Jēzu par ķēniņu, un visus šos piedāvājumus Jēzus noteikti noraidīja kā sātanisku kārdinājumu, jo, lai gan viņš ir ķēniņš, tomēr
viņš ir pilnīgi citāds ķēniņš. Un šodien atkal par to mums ir jādomā. Lai viss piepildītos, kā rakstīts vecajā derībā, Jēzus sūtīja savus mācekļus uz kādu netālu ciemu un liek tiem atvest ēzeļa mātu ar kumeļu. Jēzus rīcība tad atsauc atmiņā patriarha Jēkaba pravietojumu par 12 viņa dēlu Izraēlas cilšu nākotni un Mesijas nākšanu no Jūdas cilts, kur rakstīts, tas savu ēzeles ies pie viņa koka un pie vīna koka vītnēm savas ēzeļu mātes kumeļu, 1. Mūzes 49.11. Lai gan iespējams, ka Jēzus pazina ēzeļu saimnieku, tomēr viņa pavēle šķiet tāda savāda. Ejiet uz ciemu, kas jūsu priekšā tūdaļ atradīsiet ēzeļu māti, piesiet un pie tās kumeļu, atraisiet tos un vediet pie manis, un ja kas jums ko sacīs, tad atsakiet tam kungam to vajag, tūdaļ viņš jums to atlaidīs. Un šajā savdabīgajā pavēlē vai rīkojumā atkal atklājas Jēzus dievišķā vara, kas jebkurā laikā dara viņu par jebkura īpašuma patieso īpašnieku. Šajā pūpola svētdienā mēs varam atkal tā padomāt, kam pieder visi tie mani īpašumi, tās lietas, kurām es kalpojis esmu. Un ja mēs tā labi padomājam un esam patiesi nodevušies kristieši, tad mēs varētu sacīt, tās pieder tam kungam. Un ja tam kungam vajadzīga tava mašīna, tad to dotam kungam, dotam darbam, lietot to pareizi, vai kāds cits tavs īpašums. Tā ir tā svētīgā daļa, kura varētu būt mūsu dzīvēs izpildāma, ja mēs uzticamies Dievam, nododam visu, kas mums pieder tam kungam, un ļaujam, lai Dievs caur cilvēkiem to, kas man pieder, lietot viņam par godu. Un šajā neparastajā lietu norisē evaņģēlijs Matejs saredz seno praviešu Jesajas un Zakarijas pravietojumu piepildīšanos, jo evaņģēlista citāts ir tekstu kombinācija, kas veidot no abu šo praviešu izteikumiem. Tomēr šīs lietu skatījums, kas saista Jēzus iejaušanu Jeruzālēmē Palmu svētdienā ar senajiem pravietojumiem par Mesijas nākšanu, ir radies tikai pēc Jēzus augšām celšanās. Paša šā notikuma laikā mācekļi neko nesaprata, būdam aizņemti ar pavisam citām domām, ilgām, cerībām, sapņodam kļūt par jūdu diškungiem vai valdniekiem. Tikai vēlāk pārdomādams šo notikumu, Matejs saka, Mateja 21.5, viss tas notika, lai piepildītos praviešu sludinātais vārds. Sakiet Ciānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļu nastu nesējis ēzeļu mātes kumeļu. Un šis vairāk kā 500 gadus pirms Kristus izskanējušās vecās derības pravietojums sākas ar 3 no Jesajas grāmatas ņemtiem vārdiem. Sakiet Ciānas meitai. Un šie vārdi ir tieši saistīti ar Mesijas atnākšanu, ar praviešu muti tas kungs pasludina savai tautai, Ciānas meitai, ka tās glābējs nāks kā kāda īpaša persona. Viņš panāks, ka Ciāna tiks saukta par svētu tautu, Dieva atpestīto, meklēto un nevairs atstāto pilsētu. Un tālākie Mateja vārdi ir ņemti no Zakarijas grāmatas, kur šis pravietojums būtiski skan tā: priecājies no sirds, Ciānas meita. Gavelē Jeruzālēmas meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs. Un tavs palīgs, viņš ir miermīlīgs. Viņš jāj uz ēzeļu mātes kumeļa.
Un arī pravīts Cakarī līdzīgi Jesajam runā par Izraēlu glābšanu, stāstot par tās ķēniņu, kurš nāk vēstot par tā kunga parādīšanos. Laiku pa laikam mēs varbūt esam dzirdējuši viedokli, ka varbūt Jēzus ir bijis tāds ideālists, kam bijuši jaukas domas un idejas, kā uzlabot cilvēku dzīvi, bet pietrūcis spēka tās īstenot. Tomēr, raugoties realistiski uz Jēzu, kā Jēzus runā un ko viņš dara, redzam, ka viņš nebūtu nav nevarīgs sapņotājs, bet viņa izpratne par spēku un tās pielietojumu ir pilnīgi citādāk nekā pasaulē pieņemta. Sarunā ar Jūdas valdības vīru farizēju Nikodēmu Jēzus uzsver savu misiju sacīdams: Dievs savu dēlu nav sūtījis pasaulē, lai tas pasauli tiesātu, bet lai pasaule caur viņu tiktu glābta. Jēzus iejāja Jeruzalemē, lai piepildītos praviešu solījumi un apsolījumi. Jēzus iejāja Jeruzalemē, lai parādītu, ka viņš ir patiesais ķēniņš, tikai daudz savādāks nekā cilvēki bija iedomājušies. Savas šīs zemes dzīves beigās nodots Romas varas vīru rokās. Jēzus Poncijam Pilātam gan apliecina, ka viņš ir ķēniņš, bet piebilst: mana valstība nav no šīs pasaules. Ja mana valstība būtu no šīs pasaules, mani sulāņi cīnītos par to, lai es nekristu jūdu rokās. Bet mana valstība nav no šejienes. Kad mācekļi vēlas, lai Jēzus sodītu ar uguni no debesīm kādu ciemu, kur iedzīvotāji viņu noraida, Jēzus tos noraida. Vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat? Jo cilvēka dēls nav nācis cilvēku dvēseles nomaitāt, bet glābt. Lūkas evaņģēlijā 9. nodaļā 55-56. Jēzus izturēšanās liecināja, ka viņš negrasās mainīt cilvēku no ārienes, iedibinot kādu jaunu ārēju valdīšanu. Nē, Jēzus ir nācis, lai glābtu mūs, ņemtu uz sevi visas pasaules grēkus, dotu cilvēkiem šo iespēju pieņemt mūžīgo dzīvību, vestos visā patiesībā. Pasaule to nesaprot un nespēja reizēm to novērtēt. Ķēniņš, kas mirst pie krusta, tā ir izsmieklu un zainu vērts. Un pazemība, lēnprātība un miermīlība ar vien tai saistās nevis ar spēku, bet bieži vien ar vājumu. Dievs, kuru grib pielūgt pasaulē, ir nikns Dievs, kas soda, tiesā, nevis žēlo vai glābj. Tādēļ evaņģēlijas stāsti un notikumi cilvēkiem ir tik grūti saprotami. Viņi nekad nerīkotos tā, kā rīkojas Jēzus. Bet mums ir jāmācās uzticēties Dievam, kas sūtīs Jēzu Kristu, un jāmācās paļauties. Cilvēkiem arvien ir bijis grūti saprast, kādēļ Dieva dēlam ir jācieš un jāmirst. Kādēļ ticēt Dievam nenozīmē kļūt bagātam, populāram, veselam. Ja Dievs grib, viņš arī to dod, bet bieži vien tieši pretējo Kristus vārdu pagriez otru vaigu tam, kas tev sit pa vienu, tam, kas tev prasa svārkus atdod, arī mēteli, mīli savus ienaidniekus. Lūdz Dievu par tiem, kas tev vajā, un tam līdzīgi izteikumi ar vien ir likušies skandalozi un bieži vien nesaprotami. Jo Jēzus vienmēr mūs ir mudinājis uz tādu lēnprātību, mieru, žēlsirdību, labprātību, atteikšanos no savām tiesībām, upuri citu labām. Un tagad paskatīsimies mazliet no Jāņa evaņģēlijuma 12. nodaļas par reakciju, kāda tiek sagaidīta
no tiem cilvēkiem. Jāņa evaņģēlijā 12. nodaļā, 12. pants, 2. dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliegdam Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva tā kunga vārdā, Izraēla ķēniņš. Šīs dažādās reakcijas un viena no tām sajūsma. Liels ļaužu pulks ņēma palmu zarus, izgāja viņam pretīm kliegdam Ozianna, slavēts, kas nāk Dieva kunga vārdā. Lielais pulks steidzas Jēzum pretīm, lai sveiktu to, kas varētu būt labs tautas valdnieks. Nesen viņu mēģināja celt ar varu viņu par karali, bet viņš aizgāja. Beidzot ir piepildījušies tautas cerības. Jēzus pats nāk uz galvaspilsētu. Un toreiz okupācijas izmocītā un izvārdzinātā tauta cer, ka šis brīnums, ja brīnumus darošais mācītājs varētu palīdzēt tiem viņu vajadzībās. Ka šis Jēzus varētu vadīt tautu cīņā pret paverdzinātajiem un neticīgajiem. Daudzi droši vien bija lasījuši, kā tauta pirms pusotra gadsimta sagaidīja Jeruzalemē sacelšanās vadītāju Simonu Makabeju. Tauta bija gājis ar palmu zariem un dziesmām sagaidīt to, kas bija uzvarējis, ieburcējis. Šī sajūsma iespējams arī mūs kādreiz ir pavadījusi. Mēs no Dieva kaut ko esam lūguši un saņēmuši, un tad tādi sajūsmas pilni, priecājamies, bet tad, kad Dievs kādas lietas savādāk ir darījis mūsu dzīvēs, ir kādi citi mūsu dzīves notikumi parādījuši, kad tās mūsu domas nav Dieva domas, tad bieži vien šī sajūsma nomaina ar vilšanos un nevēlēšanos vairāk sekot. Bieži vien arī manā dzīvē ir bijis tā, ka tajos 92. 93. gadā, kad es piedzīvoju Dievu, daudz jauni cilvēki, daudz dažādi cilvēki nāca pie Dieva kopā ar mani. Bet no tiem daudzajiem šodien cilvēki ir aizgājuši prom no Kristus, ir vīlušies, un šīs sajūsmas vietā reizēm ir pat zaimi un nevēlēšanās vairāk neko dzirdēt par Kristu. Ja mēs paskatīsimies tālāk, tad šie pilnie sajūsmas saucieni no šī lielā pūļa vēlāk pārmainījās pilnīgi citā reakcijā, sit viņu krustā. Mums šī pirmā reakcija sajūsma ir jāpatur savā dzīvē. Mums ir jāmācās arī savas emocijas nepaturēt sevī, tad, kad mēs piedzīvojam Dievu, tad, kad mēs pie viņa nākam, tad, kad Kristus nāk pie mums. Un šodien šis ir īpašs laiks un periods, ka mēs domājam vairāk, kā nākt Dievu priekšā, ko viņš mūsu dzīvē ir darījis, un kad mēs dabūnam atpakaļ šīs pozitīvās emocijas, un ka mēs varam izsaukties, tas kungs ir ķēniņš arī manā dzīvē. Un otra šī reakcija uz to, kā Jēzus ir tuvu, bija sašutums. Bet farizēji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Nevis prieks, bet aizdomas un konkurence pildīja viņu sirdis. Un tas pats arī notiek šodien. Tad, kad mēs runājam par Jēzu Kristu, tad bieži vien runā, ka tas ir no Sātana, pat psiholoģijas grāmatas to raksta studentiem 10. klasē, bet mums šodien ir jāmācās paļauties uz to kungu. Un neatkarīgi no mūsu sašutuma, kas reizēm dabiski rodās attiecībā uz to, ka Dievs kaut ko nav atbildējis, ka mēs kaut ko neesam sapratuši, tāpēc ir Dieva vārds. Un tā ir liela dāvana, ka mēs varam viņu studēt un meklēt tur,
atbildes. Kas meklē, tas atradīs. Bet tas sašutums liecina par kaut ko. Liecina par mūsu augstprātību, liecina par mūsu nevēlēšanos iedziļināties Dieva vārdā, nevēlēšanās vēl atcerēties, ko tad vecajā derībā par Jēzu Kristu ir pravieši sacījuši un atgādinājuši. Bet neatkarīgi uz zinkāri un sajūsmu vai sašutumu Jēzus ir nemainīgs. Viņš ir tāds pats šodien, vakar un tāds pats arī rīt. Un trešā reakcija grieķiem, kas atnāca pie Filipa un viņu lūdza: Kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Zinkāri, trešā reakcija. Zinkārīgie, īpaši 90. gadu sākumā, kad mēs ieguvām Latviju brīvību, ļoti daudz zinkārīgie bija baznīcā, ļoti daudz viņi bija sajūsmas pilni, un bija arī tādi, kas, protams, bija sašutuši, ka tagad pēkšņi cilvēki, kuri bija kādās partijās, komunisti, tagad iet uz baznīcu. Bet zinkārīgie būs daudzi, bet vai no šiem zinkārīgiem kādi, kas tiešām būs sekotāji? Viņi, šie grieķi, gribēja redzēt Jēzu, bet vai viņi bija vēlāk šie sekotāji? Daudzi jā, ļoti daudzi ne. Nepaliksim šajā zinkārē vien, bet meklēsim to kungu, jo kas meklē, tas atrod. Šodien šajā palmu svētdienā, pūpo svētdienā, Jēzus atgādina, ka viņš ir ķēniņš, bet viņš nāk pilnīgi ar citu nostāju pie mums. Viņš nāk kā pazemīgs, mīlestības pilns, netiesāt mūs, bet glābt mūs. Viņš vēlreiz atgādina tās lietas, kas mums šodien pieder. Mēs domājam, ka tās mums pieder, bet viņš atgādina, ka tas viss pieder tam kungam. Ļauj tām lietām kalpot tam kungam. Ļauj šodien savam raksturam būt tādam, kas ir pazemīgs, lēnprātīgs un savām emocijām šodien arī ļauj pareizi izpausties. Ja tu esi sajūsmā, tad paliec šajā sajūsmā un pateicībā par to kungu, ko viņš ir darījis tavā dzīvē. Ja tu reizēm esi sašuts, tad izrunā vispirms ar to kungu. Un paskaties uz sevi tā patiesi, kāpēc tu esi sašuts. Un ja tu kādreiz esi zinkārīgs, tad šo zinkāru pareizi iegūti savā dzīvē, lai tu vēl vairāk ieraudzītu un saprastu, kāpēc Dievs ir nācis tieši šodien priekš tevis tavā dzīvē un kā tu viņu vari no jauna piedzīvot. Lai Dievs svētī, aizskar un iedrošina. Āmen.
mēs pāriesim šodien, tā kā pirmā svētdiena, šodien ir pie svētā vakarēdiena. Un atkal atšķiriet savas bībeles 1. korintiešiem 11. nodaļā. Visi kopā izlasīsim un tad baudīsim no svētā vakarēdiena. Svētais vakarēdiens, tas ir tāds īpašs brīdis, kad mēs pieminam, ko Kristus mūsu dzīvē ir darījis. Mēs pieminam, ka viņš ir piedevis mums grēkus. Un viņš ir dzīves Dievs, kuram mēs šodien varam kalpot. Tā nav tikai vēsturiska persona. Tas ir Dievs, kas cilvēku veidā atklāja sevi un atstājas mums arī kādas lietas, caur kurām mēs varam ikreiz pieminot viņu, vēl vairāk nākt viņam tuvāk. No 23. panta, 1. korintiešiem 11. nodaļā, jo no tā kunga es esmu saņēmis, ko arī jums mācīju, ka tas kungs tanī naktī, kad tas tapa nodots, ņēma maizi, pateicās, pārlauza un sacīja, ņemiet ēdiet, tā ir mana miesa, kas par jums top dota, to dariet mani pieminētam. Tāpat arī biķeri pēc vakarēdiena sacīja, šis biķers ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminētai. Tagad ņemsim maizi. Dievs sveitī. Tā ir Kristus miesa, kas par mums tiek lausta. Baudīsim to pateicību. Tāpat arī biķeri ņēmis pēc vakarēdienas sacīja, šis biķeris ir jaunā derība manās asinīs. To dariet, cik kārt jūs to dzerat, mani pieminēdami. Arī baudīsim no biķera. Cik kārt jūs no šīs maizes ēdat un no šī biķera dzerat, pasludiniet tā kunga nāvi, tiekāms viņš nāk. Un tad vēl kāda savas dziesma. Un tad pēc tam noslēgsim ar lūkšu.
mēs esam pateicīgi par šo mirkli un brīdi, kur tu mums esi dāvājis un lūdzamies, ka tu mūs svētītu, uzrunātu. Un arī tie, kur šobrīd iet cauri kādiem izaicinājumiem savā dzīvē, domājot par nākotni, par finansēm, par veselību, dot savu mieru, dot savu gudrību un piesardzību tai pašā laikā. Bet Dievs, šodien tie, kas meklējam mēs tevi, mēs vēlreiz varētu pārdomāt, kāds tu esi ķēniņš, kāds tu esi Dievs un kādā veidā tu nāc un esi nācis pie mums. Lūdzamies šodien svētī un aizskari, un Dievam ies, kas ir augstāks par visu cilvēku saprašanu, lai pasargā jūsu sirds un jūsu domas Jēzu Kristu. Dievs ar jums līdz atkal tiksimies.